Jā, tikko kaut kādu stundiņu nosnaudos, reāli parūpījos, pēkšņi tāds miegs uznāca. Tāpat lidostā izklājos pa beņķiem un riktīgi aizmigu. Jā, riktīgi aizmigu, pamodos. Un jā, tagad jau samērā nedaudz ir palicis līdz lidmašīnai. Cik nedaudz? 2 stundas, jā, tas ir nekas. Ja ņem vērā, ka es lidostā ierados stipri laicīgi. Būšu sagaidījis. Ceru, ka lidmašīnā būs beņķis tāds, uz kur varēs arī turpināt gulēt. Un tad no rīta ierodoties Bankokā, tad būs jāmēģina saprast, vai es gribēšu iet uz viesnīcu un tur gulēt un prasīt early check-in, vai gribēšu pa pilsētu kaut ko darīt. Jā, tagad jau 21. diena sākās, ja, tad ir 1:30 naktī un eju uz iekāpšanu Vietjet lidmašīnā, kas man aizvedīs uz Hošiminas lidostu. Tur gan es valstī neiebraukšu, jo Vietnamā ir vajadzīgs mums vīzas un arī uzturēšanās tur nebūs dikti ilga. Pat ir nevajadzētu vīzas, tāpat tā neiebraukt valstī, jo tur uzturēties mazliet termināli un tad lidot jau tālāk. Jā, un te mūsu Airbusiņš ir. Kurš tas ir? Nezinu, 320. laikam. Te, klasiskais sēdvietu izkārtojums. Nekas tāds baigi īpašais. Droši vien, ka viss gulēs 4 stundu lidojums. Labi, jākāp iekšā. Jā, tātad esmu iesēdies A321, Airbus A321 Long Range. Ko es te varu pateikt? Man paveicies, ka es šoreiz jāsaka tā labi, ka es neesmu liela auguma. Kājām iet vispār nav. Un es, piemēram, izlaižu galdiņu. Jā, te neko nevar izdarīt. Tāpat, zini, telefonu nevar paņemt, kur pa laptopu vispār var aizmest. Tā kā stipri šaurs, stipri saspiests. Bet jā, te ir skaists skats pa logu, līst lietas. Ar Dievu uz Tokio un es sveicinātu Hošiminu un pēc tam Bankoku. Tātad laižamies lejā Hošiminas lidostā. Šobrīd augstums ir 13,000 pēdas virs jūras līmeņa. Jā, visam drīz būsim lejā. Nestoties to, ka beņķis ir galīgi, attālums kājām ir ļoti maz, tomēr kaut cik pagulēt sanāca. Jā, un tagad patusēšu pa loņģi. Ārkārtīgi skaists skats, mākoņi. Tie bukmākoņi veidot tik skaists formas, ka nevar nenofilmēt.
Runway crew, descend for landing. Thưa quý khách, máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút tới đây. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Thank you. お客様にご案内いたします。当機は間もなく着陸いたします。シートベルトを今一度ご確認ください。Nu, beidzot tiekam ārā, kāpjam ārā no šīs īpaši saspiestās lidmašīnas. Bet, nu jā, kā es teicu, pagulēt vienalga varēja. Jā, nu izkāpšana mums, jetbridge mums nespēja set. Temperatūra ir 28 grādi. Kaut gan ir bez 15,6 no rīta. Riktīgi izkāpj ārā tā kā krāsnī. Japāna it kā bija silta, bet nu, šeit ir karsti.
Autobusi pilni. Jā, jau man šī lidosta sāk nepatikt. Ielidoja internacionālā terminālī. Un tā ir, lai transferētos tālāk, man kaut kādā rindā fucking jāstāv. Un nav ne mazākā, un tā rinda stāv uz vietas. Nav, tur vēl kaut ko pārbauda. Tas ir pilnīgs sviests. Kāpēc nevar uztaisīt kaut kas ir daudzās normālās lidostās? Ja tu ielido uz internacionālu, pirmkārt, tev jau somas ir pārbaudīts iepriekšējā lidostā. Un tev nav jāmuito, tāpēc, jo tu jau esi tranzītā, ne jau tu iebrauc valstī. Te kaut kāds vājprāts un viss lēni, protams. Es gribu uz lounge ieiet, iepist ogu un paēst. Tagad tūlīt būs iekāpšana lidmašīnā uz Bangkoku. Pasēdēju mazliet loungeā, normāli pierījos. Te var papētīt, kā izskatās Hošiminas lidlauka kustība. Japāņi, tad vēl vietamieši, reize, visādi, jā. Un, jā, ir ļoti silts laukā, te autobus vedīs uz lidmašīnu, jā. Autobusā, protams, ir kondicionēts gaiss. Un jā, redzēs, kā būs Bangkokā. Domāju, ka būs interesanti. Ok, tā ir kāpjam iekšā, karstums ir nežēlīgs. 29 grādi, tad liekas pat ir karstāks. Te ir zinām, redzamā Jetnamie uz zvaigznīti. Tā, tad ir kā iekšā. Alfa. Morning, sir. Jā, iekāp atkal tajā nenormāli saspiestajā lidmašīnā. Jā, protams, vietas kājām te nihuja nav. Bet jā, galvenais ienāk, atnāk pie savas vietas, un te viens pizdžuks apsēdies. Es viņam saku, pisies malā, tā ir mana vieta. Nu labi, viņš arī saprot, ka dirsties nav labi un nav jēgas, tad vienkārši viņu palaid tā kā tā. Un jā, laukā ir tik karsts, ka var redzēt, kāda kondensāts riktīgi nāk iekšā, jā, tā kā. Bet jā, nu, šis lidojums nebūs baigi garais, tā kā būs chill vispār īstenībā. Jā, un te var redzēt slaveno zvaigznīti. Kas tas pa aparātu? Tas taču nav ATR. Kaut kas cits, kaut ko redzēts ir. Hui, sapratīs, kas tas ir. Nē, tas ir ATR 72, jā. Nu, es teikšu, ka ATR ir miskasti. Teikšu, ka pilnīgi godīgi. Nu, labi, jā. Apsēdies esmu. Spārnu gals ir redzams labi. Tā kā. Jāizbauda lidojums vienkārši.
máy bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Giờ địa phương bây giờ là 10 giờ 5 phút, nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 31 độ C. Quý khách vui lòng vẫn nguyện tại chỗ, cài chặt dây an toàn và không mở hỏng hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và tránh bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Jā, sveicināti Taidzemē. Tikko nolaidāmies, piebraucām pie termināla un tikko paziņoja, ka mēs kāpsim ārā pa trepēm. Jā, pa trepēm, tāpēc, ka droši vien, kad es pieļauju, ka kompānija vienkārši ir kapeiku pisēji un nemaksā par JetBridge. Nu, neko. Tā 1 minūte kāpiens pa trepēm un ieiešana termināli neko briesmīgi neizdarīt. Bet iespēja to kompāniju rada skaidri. Sēdvietas ir saspiestas, cik vien var saspiest. JetBridge neizmanto, par to var neizmantot. Nu, jā, tad kapeiku pišana tāds. C'est le seul truc qui lise. Kaut gan nē, skatos stum klāt to JetBridge, kāpēc viņi saka, pa kāpnēm būs jākāp, neiebrauc. Nu labi, whatever, tad redzēs, kā tur būs. Jā, redz, kā teic, ka būs par trepītēm jākāp, bet tomēr piestum to piedurtu. Ļoti labi, tagad ir jāmēģina saprast, kā iziet ārā. Jāaprunājās ar imigrācijas vīriņu. Jāpaskaidro, ko es te taisos darīt. Kuģis tas esmu atbraucis. Un jā, tad es domāju, jādodas uz viesnīcas pusi. Jācer, ka varēs iečakoties agri. Un bišķi ātrāk nekā noteikts. Un tad varbūt tās varēs bišķi nosnausties arī pirms skatīt pilsētu. Pirmais iespējas par šo lidostu ļoti milzīgu, ar vairākiem kompleksiem, satelīta termināļiem un kujamajom. Bet tāpat laikā tāda sajūta, ka mēs esam vienīgā lidmašīna, kas tur ielidojas, vai arī vēl daudz. Tad izskatās pamirusi. Varbūt šis vienkārši trāpījās tās, nepopulārais laiks. Nezinu. Bet jā, tāda izskatās, tālāk būs brauciens ar vilcieniņu. Uz galveno terminālu noteikti. Un jā, un tad jau tā. Kā tie sukas, bļeģi, nesaprot, ka es esmu tikko atlidojis, es netaisos tūlītās lekt iekšā pie viņa taksī. Tad visās šajās te, bļeģi, egzotiskās valstīs taksi mācās virsū. Tad, kad man, bļeģi, vajadzēs, tad es arī pieiešu un sameklēšu un paprasīšu. Droši vien, ka izsaukšu kaut ko. Bet uz šitā te pisties klāt man tiešām zeja baļ, un tādā veidā viņš, bļeģi, neiegūst nevienu. Īstenībā man tas atbaida. Jo tas nozīmē to, ka viņš tik sūdīgs, ka viņš nevar pats dabūt normālā veidā pasažieris, ka viņam jāmācās visiem virsū ar agresīvu mārketingu. Ok, brauciens būs Motoroleri. Sorry to keep you waiting. Nu tā, pirmie iespaidi no Bangkokas. Brauciens ir ar mototaksīts, ar Bolt pasūtīju. Un jā, tagad braucam. Nebūtu man tā soma uz muguras, vispār būtu ideāli. Nu jā, ir ok. Pišķiņ muguru rauj, cik mums tur ir jābrauc, vēl daudz ko braukt. Nu nekas, pats es tā izvēlējos. Es gan biju cerējis, ka būs motos, nevis mopēds, bet ir interesanti, jā. Bet ir ļoti silti.
gan lauz šis motorolēs. Vai arī Soma, nezinu. Jaud viņam arī nav par mazliet, kad slīpums uz augšu nevar normāli uzsākt ar manu svaru. Bet ir silti, 32 grādi, vajag normāli. Cik daudz ar šitie te mopēdi. Ar tādiem te visi braukā. Moči parasti ir ļoti maz.